iespēja parunāties. Un tagad ir pienācis laiks jautājumam, atbildēm. Un, līdz ar to, ja jums ir kāds jautājums, jūs varat pacelt roku, jūs varat pacelt pirkstu, jūs varat pacelt kāju. Un tad es pieiešu ar mikrofonu, un tad Johannes atbildēs. Mums ir jautājumi, ja? Okay, so we will have some. Jā, lūdzu. Who in the church decide? Kurš baznīcā ir tas cilvēks, kurš nosaka, kādas gara dāvanas ir kādam no citiem cilvēkiem? Well, the Holy Spirit. Svētais gars to dara. Yeah, but I would also go one step on. Bet arī vēl viens solītis. Ephesians chapter 4:11 says, Efeziešiem 4:11. God has set into his church some as apostles, Ir teikts, ka Dievs ir iecēlis savā draudzē dažus par apustuļiem, dažus par praviešiem, evangelists, evaņģēlistiem, pastors and teachers, mācītājiem un skolotājiem, in order to prepare the holy ones for their ministry. lai sagatavotu svētos kalpošanas darbam. So we will talk about the fivefold ministry tomorrow yet. Un rītdien mēs par šo 5 virzienu kalpošanu parunāsim. So I would compare the fivefold ministry with the nerve system of a body. Un es līdzīgi salīdzinātu šo 5 veidu kalpošanu ar arī ķermeni, It's not the head. The head is Jesus. jo galva ir Jēzus, But the nerve system bet pēc tam mūsu sistēmas is ķermenī. fivefold, and so it comes from there. Tātad arī šīs te maņas ir 5, un tas no turienes nāk. So what we do, we study the gifts together. Un tad, ko mēs darām? Praktiski mēs papētam, kādas ir dāvanas, We observe each other, mēs novērojam viens otru, and then if this becomes clarity, un tad, kad kļūst skaidrs, then the church will be noticed, un draudzē, tad mēs par to paziņojam, and then the church prays for you. un draudze aizlūdz par tevi. Every single member in my church will have to discover gifts and be blessed for that ministry. Katram cilvēkam, kas nāk uz mani draudz, kas man draudzes loceklis, mēs atklājam, kas ir viņa dāvana, un pēc tam mēs lūdzam par viņu un svētījam viņa kalpošanā. Jā, paldies. Jā. Jā, sveiki, paldies. Es gribēju pajautāt jau sākumā, kad runājāt par musulmaņu tautām, ka jums sirdī ir tieši tām sludināt. Prātā nāk nostāst, ko esmu dzirdējis par cilvēkiem, kuri no islāma maina ticību, par dažādiem miesas sodiem, pat nāves sodiem, un vai un kā ir izstrādāt kaut kādi gatavības soļi šīm pretreakcijām. Well, sure, people Jā. have died, Protams, cilvēki ir miruši, and people may still die. un joprojām varētu būt arī nomirs. But since 2005, we have seen about 5 million Iranians turning to Jesus. Bet kopš 2005. gada mēs esam pamanījuši, novērojuši, ka 5 miljoni irāņu ir pievērsusies And we Jēzum. have registered maybe 50 deaths. Un ir 50 gadījumi, kad cilvēki ir gājuši bojā. So 50 is already a lot, Un 50 ir daudz, but comparing with 5 million, bet ja mēs salīdzinām ar to 5 miljoni, I would say it's worthwhile. tad es teiktu, ka tas ir tā vērts. And I'm not sarcastic in saying that. Un es galīgi man nav sarkasms, kad es We šo saku. have about 3 to 4 million now Kabila Arabs in North Africa having turned to Jesus. Kabila arābi 3 līdz 4 miljoni arī ir pievērstušies Jēzum. Some of them have died. Un daži no viņiem ir miruši. But again, it is a small number in comparison.
Bet tas ir mazs cipars salīdzinoši. So every dying person is a problem. Tā kā jā, problēma ir katrs cilvēks, kas mirst. And we try to do everything possible to secure their lives. Un mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, lai paturētu, saglabātu viņu dzīvības. There's a Department of Public Engagement, which I was director of at the World Evangelical Alliance. Pasaules evaņģēliskajā aliansē ir šis sabiedrisko attiecību departaments, kurā es biju direktors. So we have a high up representation with the United Nations and also European Community. Un Eiropas padomē un arī ANO mums ir augsta līmeņa reprezentācija. So we try to protect. But the thing is, people who give their life to Jesus in the Islamic context, Un mēs cenšamies tādā veidā pasargāt. Bet tātad būtība ir tāda, ka tie cilvēki, kas islāma kontekstā atdod dzīvi Jēzum and experience for the first time God speaking to them, un pirmoreiz dzīvē piedzīvo, ka Dievs uz viņiem runā, they will never ask questions like that. viņi nekad neuzdos tādus jautājumus. They were ready to die for Allah, Viņi bija gatavi mirt par Allahu and now to die for Jesus un tagad mirt par Jēzu. is a wonderful experience. Un tā ir brīnišķīga pieredze. Yeah, it is our Western mindset which avoids us suffering. Tas ir rietumu domāšanas veids, kas cenšas izvairīties no ciešanām. So what we usually teach them, Un tas, ko mēs parasti viņiem mācām, you become a Christian. ka tu kļūsti par kristieti Yeah, be wise the way you share your Christianity, un esi gudrs tajā veidā, kā tu dalies ar savu but kristietību, never avoid your witness. bet nekad neizvairies no savas liecības. Because if we do avoid, Jo, ja mēs sāksim no tā izvairīties, we will lose the power of the Spirit mēs zaudēsim gara spēku. and see that God protects you. Un tad redzēs, ka Dievs tevi aizsargās. And now I could add hundreds of stories of Muslims who have been protected by God Himself. Un es varētu simtiem stāstu pastāstīt par musulmaņiem, kurus Dievs ir pasargājis. But again, it is our Western mindset, European Western mindset, which always looks for protection and save life. Bet tas ir mūsu eiropiešu vai rietumu tāds domāšanas veids, kas vienmēr meklē kaut kādā veidā, ka mēs tiktu pasargāti no nodrošināti. One of my the most radical experiences was in Almaty in Kazakhstan. Kazahstānā Almatā bija viena no manām radikālākajām pieredzēm, We had a conference there, kur notika konference. and a young fellow came to me. Un pie manis pienāk kāds jauns cilvēks. He says, "My name is also Johannes." Viņš saka, man arī sauc Johannes. But he didn't look like a Johannes, you know, you could see Salam Aleikum in his face. Bet viņš neskatījās kā Johannes, ar to Salam Meiko varēja redzēt viņa He sejā. turned out to be a Tajik. Nu, tā kā izrādījās, ka viņš ir He taģiks. said, "My name was Muhammad, Un viņš teica, mani sauc Muhamads. but then I listened to your radio ministry and I gave my life to Jesus." Un tad es klausījos tavu radio pārraidi, kur tu kalpoji un atdevu dzīvi Jēzum. And now God has called me to go to the Khazari, a people group in Afghanistan. Un tagad Dievs man ir aicinājis doties pie Hazariem. Tā ir cilvēku grupa Afganistānā. Would you pray for me that God allows me to stay alive for 2 weeks? Un vai tu lūgsi par mani, lai Dievs ļauj man palikt dzīvam 2 nedēļas? You know how difficult it was to pray? Iedomājieties, cik grūti bija par to lūgt. For 2 weeks. Par 2 nedēļas. I have no clue whether Johannes is still alive. Man nav ne jausmas, vai Johannes joprojām ir dzīvs. The only thing I know that today we count already 40,000 Khazaris who have become Christians in Afghanistan. Vienīgais, to, ko es zinu, ka jau apmēram 40,000 šie cilvēki no tās tautas ir kļuvuši par kristiešiem. And one day I will hear the stories of Johannes staying alive at least for 2 weeks. Un kādu dienu es dzirdēšu tos stāstus par Johannesu, kurš palika dzīvs vismaz 2 nedēļas. You're welcome. Jā, vēl kāds? Okay. Man tāds jautājums par pamatiem. Ja es kā draudzes loceklis saprotu, ka draudzē tas pamats ir sildīt krēslus, nevis sildīt kristību baseinu,
Kā tava pieredze rāda, kā tas ir veselīgi vērst uzmanību draudzē, kad varbūt mums ir jāpārskata savu pamati? Well, the key word for this is discipleship. Atslēgas vārds šim ir māceklība. And I may give you an idea coming out of Central Asia. Un es padalīšos ar kādu domu, kas nāk no Centrālā Āzijas. In Central Asia, in the former Soviet Central Asia, Šajā bijušajā Padomju Savienības Centrālā Āzijas valstīs you can't be a member of a church without going through discipleship processes. tu nevarēji būt draudzes loceklis, ja tu neizgāji cauri māceklības procesiem. You can't be a leader of a church without having leadership with you and discipleship leadership. Tu nevarēji būt arī līderība, ja tu nebiji izgājis šiem māceklības līderības procesam cauri. So people coming to a church or being in a church, they will have to go through a discipleship course. Tā kā tie visi cilvēki, kas pievienojas draudzē, viņiem bija jāiziet cauri, viņiem bija jāmācās šajā māceklības kursā. And they will start asking questions we do ask with new converts. Un tur sāk uzdot jautājumus, ko mēs parasti uzdodam tiem, kas ir pieņēmuši Jēzu nesen. When the Soviet Union opened, Un kad Padomju Savienība sabruka, we would have a whole influx of Soviet citizens coming to Germany. parādījās milzum daudz padomju pilsoņi, kas brauc uz Vāciju. In my church, I counted one day 14 pastors. Un vienu dienu savā draudzē es saskaitīju, bija 14 mācītāji. They would come and say, I've been a pastor in Siberia, or I have been a pastor in Latvia, I've been a pastor in Estonia. Viņi They're saka, all pastors. es biju mācītājs Sibīrijā, Latvijā, Igaunijā, visi mācītāji. And then I prayed and the Lord made it very clear to me how to react. Un tad es lūdzu, un tas kungs man skaidri parādīja, kā rīkoties. So I would say, okay, you're a pastor. Yes. Es teicu, nu labi, jā, tu esi mācītājs, You've been ordained. Yes. tu esi ordinēts, jā. So give me answers to 3 questions. And if you do, you may become a pastor in our church. Atbild uz 3 jautājumiem, ja tu atbildēsi, tad tu vari kļūt par mācītāju mūsu draudzē. Question number 1. Pirmais jautājums. Which gifts of the Holy Spirit have you received? Kādas svētā gara dāvanas tu esi saņēmis? Brother, I'm a pastor. Brāl, es esmu mācītājs. I said, well, do you know which gift corresponds to the gift of, or to the ministry of a pastor? Un es prasīju, vai tu zini, kura dāvana tevi pilnvaro vai atbilst mācītāja kalpošanai? I say, well, this is speaking in tongues Baptist way. Viņš atbild, un es tā, tu runā mēlēs kā baptists. So the second question, Otrais jautājums. if you do know your gifts, Ja tu zini, kādas ir tavas dāvanas, what have you done as a pastor in order to prove that the Lord called you to do exactly this? ko tu kā mācītājs esi darījis, lai pierādītu, ka tas kungs ir aicinājis tev darīt tieši šīs lietas? And thirdly, Un treškārt, tell me about the outcome. pastāst par rezultātiem. The Bible says, Jesus says, you will recognize them according to their fruit. Jo Bībeles saka, jūs viņus atpazīsiet pēc viņu augļiem. So give me your stories. Un tā kā pastāsti. Brother, and then, well, at the end they say, well, you have been a manager of your church, right? Un beigās viņš saka, tad tur tas un tas. Un es saku, tad tu biji tā kā tāds pārvaldnieks savai draudzē, menedžeris. You were responsible to run a service on Sunday morning, Tu right? biji atbildīgs par to, lai notiktu dievkalpojums svētdien no rīta, pareizi? You appointed those who preached, Iecēli tos, kas sludināja, right? pareizi? You preached yourself sometimes. Reizēm pats sludināja. Yeah. Do you have a gift of preaching? Vai tev ir sludināšanas dāvana? So then I said, well, that's very easy, brother. Un es teicu, ļoti vienkārši. It might be you're a pastor, Varbūt, ka tu esi mācītājs. but first we'll find out. Bet vispirms mēs There noskaidrosim. is a new discipleship course starting. Tūlīt sāksies jaunais māceklības So you'll kurs. join that course. Tu pievienosies tam kursam, And then we find out who you are. un tad mēs noskaidrosim, kas tu esi. But people, our brothers, they laid hands on me. They prayed for me. I became a pastor. I said, well, how many men did your church have?
Un, jā, bet cilvēki tur uzlika rokas un lūdza, un es kļuvu par mācītāju. Jā, bet cik daudz cilvēku draudzē bija? Oh, me and one, two more say, well, okay, because you were the only man, that's why they made you a pastor. Es un tur vēl pārītis. Nu, jā, tu biji laikam vienīgais cilvēks, vīrietis, un tāpēc tev arī iecēla par mācītāju. But let's be honest, that's no criterion. Bet būsim godīgi, tas nav For being a kritērijs, pastor. lai būtu par mācītāju. So I said, I don't know who laid hands on you, Un es nezinu, kurš uzlika tev rokas. but if they have laid hands on you and they didn't check the questions I'm asking you, Bet, ja viņi to darīja, patiešām, tad viņi neuzdeva un nepārbaudīja tos jautājumus, kurus es tev uzdevu. and that was unbiblical, Un tas bija nebibliski. and I will never allow this to take place in my church. Un es nekad nepieļautu, ka tas notiek manā draudzē. So the 14 which were there, Un they tad tie reduced to 1 or 2. 14 viņi samazinājās līdz 1 līdz 2. And so we got rid of the Soviet reality. Un tā kā mēs tikām vaļā no tās padomju realitātes. I need to tell some of them left to other churches. Un man jāsaka, ka daži no viņiem pievienojās citām draudzēm. And if you come to those churches today, Un ja jūs dosieties uz turieni, uz tām draudzēm, you will not be allowed to drive a Renault. tad jums, piemēram, neatļauj braukt ar Renault mašīnu. The women need to wear skirts Un 10 centimeters under the knee. sievietēm arī ir jāvalkā lakatiņi. They will discuss haircuts and what have you. Un tad tur arī runā par to, kādam matu griezumam jābūt un tā. And that's the only thing they are preoccupied with. Un tās ir visas tās lietas, ar kurām viņi ir aizņemti. I don't call this a church. Bet es to nesaucu par draudzi. This is a sick religious reality, Nu, tā ir tāda bīstama, slima reliģiskā realitāte. but not the Christ church. Bet ne Kristus draudze. There's, hey, Okay. Rīgas realitāte ir tā, ka mūsu uz dievkalpojumu brauc cilvēki no dažādām Rīgas daļām. Piemēram, mums dievnams ir viena vietā, bet no dažādiem rajoniem brauc. Man jautājums, kuras pilsētas daļai draudze ir par eklēziju? Yeah, the church is an ecclesian. and I got the point. Yeah. Well, tomorrow we will talk about the so-called cycle of church, society relevant church. Rītdien mēs runāsim par to ciklu, kas attiecas uz draudzi, kas ir orientēta uz sabiedrību. And the first step in that cycle is involvement, Un tā cikla pirmais solis ir iesaiste. finding your territory. Atrast savu teritoriju. This is very important, Un tas ir ļoti būtiski. especially in larger cities. Ir tīpaši lielās pilsētās. That is a problem which developed through the last, I would say, 200 years. Un pēdējos 200 gados šī problēma visu laiku ir pastāvējusi un attīstījusies. The center of a city was preoccupied by state churches. Ka pilsētas centrā ir tādas kā valsts baznīcas, The Catholic, the Lutheran, the Reformed. katoļi, luterāņi, reformētie. And so when free churches came along, Un kad brīvbaznīcas sāk veidoties, then they had to hide away. tad viņiem bija jāpaslēpjas. They could not be on the territory. Viņi nevarēja būt tur tajā teritorijā. So through the years, Un gadiem ejot, they developed a mentality ir izveidojusies mentalitāte, of collecting people from everywhere. ka viņi tā kā vāc kopā cilvēkus no visurienes. I call this type of a church a drive-in church. Un es to saucu par tādu iebraucamo draudzi. You know McDonald's drive-in? Zinat, McDonald's iebraukšana. So people come on Sunday morning, Cilvēki ienāk svētdienas rītā, they sit there, tur sēž, they enjoy service, viņiem patīk they may dievkalpojums, learn something, kaut ko iemācās, but they never go back to their city. bet nekad neiet un neatgriežas tajā savā pilsētā. And that way, they are not doing their mission. Un tādā veidā viņi nerealizē savu misiju. So we have to change this. Un tas mums ir jāmaina. The McDonald's drive-in churches,
they have no future. Jo šīs te McDonald's, tādas piebraucamās draudzes, tām nav nākotne. And this is, by the way, this is a classic American approach. Un tā ir arī klasiska amerikāņu pieredze. They even bus people in. Viņi pat ar autobusiem atved You cilvēkus. know, huge bus systems are established to bus people in and to have a huge church like Willow Creek Community Church. Ir noorganizēti autobusi, un tad viņi tiek aizvesti, un ir tad tādas draudzes kā, piemēram, Willow Creek. But then you see what the results are, and you also ask a question, how many people of a given community turn to Jesus for their first time in their life? Un arī tad jūs redzat no viņu rezultātiem, un arī jautājums no šīs te kopienas, cik daudz cilvēku pirmo reizi ir pieņēmuši Jēzu? Very few. Ļoti maz. So in other words, the church is not a community church. Tas nozīmē, ka tā draudze tā kā nekalpo vietējai kopienai. They may just call themselves that way. Viņi tikai sevi sauc par tādu kā But kopienas this draudzi. is an issue tomorrow. It's a very important issue, but tomorrow we'll talk about Bet it. tas ir ļoti svarīgs jautājums, un rītdien mēs par to runāsim. Jā, sveicināti. Paldies liels par lekcijām un īpaši par praktiskajiem piemēriem. Man tāds jautājums, par cik jūs nedaudz pieminējāt tādu bišķiņu ideoloģisko momentu. Jautājums ir, kā pamodināt Eiropu, jeb kam ir jānotiek, lai Eiropa pamostos? Paldies. Well, I think we're lost to a certain degree, and we are losing Europe Kaut kādā ziņā mēs esam zaudējuši un turpinām zaudēt Eiropu, because the evangelical church has You- been quiet. jo evaņģēliskā draudze ir bijusi tāda neefektīva. You know, when the film of Martin Scorsese about Jesus the homosexual came out, Tad, kad parādījās tā filma, Mārtiņš Skorsēzes filma par Jēzu, kur viņš tika attēlots kā homoseksuāls, it was a terrible movie. tā bija briesmīga filma. And it was was presented to Germany in almost every place in every city. Vācijā tā tika izrādīta praktiski visur, visās vietās. You know who protested? Un kurš protestēja? The Muslims. Musulmaņi. There was not a single Christian. Un tur neviens kristietis neprotestēja. We just stayed quiet. Mēs vienkārši klusējām. When Germany decided for same gender marriages, Un, kad Vācija lēma par vienu dzimumu laulībām, there was almost no reaction of evangelicals. praktiski nekādas reakcijas nebija no evaņģēliskajām draudzēm. We just accepted. Vienkārši tika pieņemts. So the next law, which is already in preparation, is a law of human marrying animals. Un nākamais likums, kas ir sagatavošanas stadijā, ir tas, ka cilvēks varēs apprecēt dzīvnieku. And the other day I was in a meeting in Germany, and I asked people to come and let's unite, let's protest, let's not be quiet. Un bija kāda tikšanās arī, kur es aicināju visus cilvēkus, ka vienosimies, protestēsim, neklusēsim. And the answer was, we are not in politics. Un atbilde bija, nē, mēs taču neesam politikā. You know, we are in politics. Bet nē, mēs esam politikā. Not because we say political stuff, but because we're quiet in political stuff. Un nevis tāpēc, ka mēs sakam kaut ko, kas saistīts ar politiku, bet kā mēs klusinām vai apklusinām. And then they take over. Un vai nesakam neko, esam klusi, un tad viņi pārņem visu. Give you one little example yet. Un viens mazs piemērs. I'm a scientist, Es esmu zinātnieks, and I'm a member of scientific academies. un arī Zinātnisko akadēmiju biedrs. And when this whole genderism came up, Un, kad parādījās dženderismu jautājumi with all their so-called scientific proof, ar zinātniskiem pierādījumiem, tā saucamiem, we analyzed that. tad mēs to analizējam. Their empirical research, Un empiriskie pētījumi, you know, it's baloney. Ko mēs skatījāmies. It's the same thing the Russians did when they claimed evolution is a scientific proven theory. Izrādījās, ka tur būtībā tas pamatojums ir tieši tāpat kā Krievija, kad savā laikā paziņoja, ka evolūcija ir zinātniski pierādīta teorija.
I became a Christian because I found out that evolution was never proven to be scientific. Un es kļuvu kristietis, tāpēc, ka es sapratu, ka evolūcijas teorija nekad zinātniski nav So pierādīta. we suggested a European Institute for Gender Studies. Un tāpēc Eiropas dzimumu pētījumu institūtam mēs ierosinājām. A high-up academic institution. Un tā ir tāda augsta līmeņa akadēmiskā institūcija. We said we will study genderism academically. Mēs teicām, ka mēs šo genderismu pētīsim akadēmiski. All West European countries said no way. Un visas Rietuma Eiropas valstis teica, nē, nekādā gadījumā. Now we are in the process of creating that institute in Budapest. Un tagad šobrīd mēs esam procesā, lai izveidot šo institūtu Budapeštā. So how comes? Un kā tas tā ir? I mean, we want to do scientific work, Mēs gribam nodarboties ar zinātni, but I am not allowed to check on their results. bet man neļauj pārbaudīt šo pētījumu viņu rezultātus. They claim stupid stuff, but I have to buy in. Viņi to apgalvo visādas muļķīgas lietas, un man tagad viņas ir jāpieņem. You know, I was here in Riga a couple of, it's more than a year ago. Nu, apmēram pirms gada es biju Rīgā, And I read a paper on homosexuality, genderism, and the end times. un es izlasīju kādu pētījumu par homoseksualitāti, genderismu. And a whole number of people were invited from different places in Riga. Un, tur bija pieaicināti arī daudz dažādi cilvēki no dažādām vietām Rīgā. You should have been listening to some reaction of people from Riga with academic degrees to Un, what I've said. Un tur būtu vajadzējis, ka pieņemsim, būtu klausījušies cilvēki ar akadēmiskiem grādiem, tur būtu klausījušies, kas tika teikts. So it seems to me you are not very loud either. Bet tā nebija, un tad izklausās, ka jūs arī pārāk skaļi nesat. And then at the end of the day, they take over. Un galu galā tad arī tās visas tās kustības viņas pārņem visu. Because there is an agenda. Jo viņiem ir sava dienas kārtība, And it's a very clear agenda. un tā ir ļoti skaidra. They know what they want to. Viņi zina, ko viņi vēlas sasniegt. And it obviously comes out of the kitchen of devil. Un tas, protams, ka nāk no sātana. So we have to be more loud. Tā kā mums ir jābūt skaļākiem. What does the Bible say? Ko Bībelē The rakstīts, church kas is ir, the light of the city. ka draudze ir pilsētas gaisma. Where do you put the light? Un kur mēs liekam gaismu? At the highest place Augstākajā city. vietā, pilsētā, that it may shine to everybody. lai tā var spīdēt visiem. And not in a basement, Un nevis pagrabā, and not hiding somewhere. un nevis kaut kur paslēpjam. You know what pogreb means? Jā, jūs zināt, kas ir pagrabs. Pogreb is something which has been completely shut down. No under krievu the earth. valodas, tas ir tā, kaut kas pilnīgi noslēgts. Ciet. Okay. Tātad man ir viens jautājums. Mēlis ir zināma valoda vai varbūt arī nezināma? Un kā notiek mēļu skaidrošana? Yeah. Well, the tongues, New Testamentally, is called glossalaleo or glossalalia. Mēlis jaunajā derībā, tātad tas šis apzīmējums ir glossalalija. Glossa is a language, Glossa ir valoda, and laleo is a conscious speaking. un laleo ir apzināta runāšana. So tongues, Tātad- foreign tongues, Šīs smēles, are svešas smēles, always languages, vienmēr ir valodas, and they make sense. un tām ir jēga. So there are sentences, Tātad tur ir teikumi, it's a clear structure. skaidra struktūra. Yeah, and well, I have not yet experienced speaking in tongues properly done, Es vēl neesmu pieredzējis, ka pienācīgi tiktu runāts mēlēs, where it would not be a language existing on earth. kur nebūtu tāda pienācīga būs runāt tiešām kaut kādā valodā, kas pastāv pasaulē. I'll give you an example. Piemērs. I'm in Addis Abeba. Piemēram, es esmu Adis Abebā, This is Ethiopia. Etiopijā.
And an Ethiopian brother comes to me Un etiopiešu brālis pienāk pie manis with an interpreter. ar tulku. He says he has an urgent prayer for me. Un viņš saka, ka viņam ir tāda steidzama lūkšana par mani. Then he prays for me Un tad viņš aizlūdz par mani in tongues, mēlēs. in a very clean, wonderful Spanish Castilian. Ļoti tādā Language. tīrā, skaidrā Spānijas kastīliešu valodā. Around me were only people from Ethiopia. Nobody understood what he was praying. Un man apkārt bija tikai etiopieši, un neviens nesaprata, par ko viņš runāja. And he was praying for an issue which I never, ever told anybody. Un viņš bija lūdzis par kaut kādu problēmu, ko es nekad nevienam nebiju stāstījis. It hit me. Un tas man nošokēja, Yeah, I was caught by surprise. pārsteidza. And then I said, well, thank you, brother. Un tad es teicu, paldies, brāli. And there was a Spanish brother. I said, well, this guy was just speaking to me, praying for me in Spanish. Go and talk to him. Un tur bija arī kāds spāņu tautības, un es teicu, re, ko viņš tikko aizlūdz par mani spāņu valodā, aizēj parunā ar viņu. But the Ethiopian didn't speak a word of Spanish. Un tad viņš aizgāja, un izrādījās, ka tas etiopietis nevienu vārdu spāņu valodā neprot. It was a gift given to him. Un tajā brīdī tā bija dāvana, kas viņam bija dota. Or I'm in Belarus. Vai arī es esmu Baltkrievijā, A person comes to our German team un pie mūsu vāciešu komandas pieiet kāds cilvēks and he wants to pray for us. un grib aizlūgt par mums A Belarusian. Baltkrievu valodā. He speaks Russian, Viņš runā krieviski, Belarusian, Baltkrievu, some Ukrainian, un mazliet ukraiņu, and then he prays un tad viņš lūdz in a clear, high German. Augsta līmeņa vācu valodā, skaidrā vācu valodā. And we are all caught by surprise. Un mēs atkal visi esam pārsteigti. Of course, I asked him in German, now what did you get it from? Un tāds, no kurienes tu to iemācies? He says, Chevo, Viņš saka, ko? a что? Kas? He didn't speak a word of German. Viņš neprata nevienu vārdu vācu valodā. It was his tongue. Tā bija runāšana mēlēs. Our last example, I am in a Pentecostal church. Un pēdējais piemērs, tātad kādā vasarsvētku draudzē. And I have by now decided as soon as somebody mocks or just speaks like tongue, but just creates words, stupid words, then I will interrupt that person. Es esmu apņēmies, ka tad, kad es iešu, un tagad es dzirdēšu, ka it kā runāšana mēlēs notiek, atkārtojot kaut kādas zilbes, kaut kādus neskaidrus, nesaprotams vārdus, tad es viņu apturēšu. I very often pray very loud and long and la 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 la, and at the end of their prayer nobody prays anymore. I call them helicopters. Tā lūkšana ir tur la 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 la, un tur beigās jau vairs neviens nelūdz, un es viņus saucu par helikopteriem. So I am in this Pentecostal church. Un tā es aizēju uz to vasarsvētku draudzi, And the helicopter starts. un tur sāk tas helikopters griezties. So I go to the pulpit, take the microphone, Un es pieeju pie kanceles, paņemu mikrofonu. and say, in the name of Jesus Christ, stop it right here. Es saku, Jēzus Kristus vārdā pārtraucat. And the woman stopped, Un tā sieviete pārtrauca, and she was very angry. un sadusmojās ļoti. She came to me and said, you interrupted the Pienāk. Spirit of God. Un saka, tu tagad pārtrauc Dieva garu. I says, well, who am I to interrupt the Spirit of God? Es teicu, kas lai es būtu, ka es varētu tagad iejaukties svētā gara darbībā? You really think Johannes Rama is able to interrupt the Spirit of God? Tu tiešām domā, ka es, Johannes, tagad varētu iejaukties svētā gara darbā? This is stupid. Tas ir muļķīgi. But I interrupted you Bet patiesībā es iejaucos un apturēju tevi. because the way you talked had nothing to do with the Spirit of God. Jo tāpēc, ka tā kā tu runāji, tam nav nekāda sakara ar Dieva garu. The pastor came to me and I was listening to his prayer in tongues. He was just beside me, also praying in tongues. Un mācītājs tur stāvēja man netālu, arī lūdza mēlēs un pienāca pie manis. And he was speaking in a clear Hebrew. Un viņš runāja Hebrew. skaidrā ebreju valodā, senebreju valodā. He says, well, when this woman prays, I always get very uneasy. Un viņš teica, tad, kad tā sieviete lūdz, tad man vienmēr ir tāda neveikla sajūta. I say, what you know what, when you prayed here, and I was probably the only one to understand you, Un es teicu, bet tad, kad tu lūdzi šeit, iespējams, ka es biju vienīgais, kas tevi saprata. then I got very happy.
Un tad es ļoti nopriecājos. And when this woman prayed, Un kad tā sieviete lūdza, I got very angry. es sadusmojos. So we stopped them. Un tā mēs viņus apturējām. So that's the line to go. Un tas ir tas virziens, kā iet. When people speak a language given by the Spirit of God, Kad cilvēki runā kādā valodā, ko viņiem dod Dieva gars, it will be a language. tā būs reāla valoda. It is not hara shara vara dara mara dara kara dara vara 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 shara 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 hara hara bara vara hara hara and louder and louder and louder. That's shamanistic talking. Jo šis, ko tikko dzirdējāt, ir šamaņu stils runāšana. It is in every religion. Katrā reliģijā tas pastāv. In Islam, Islamā, in Hinduism, hinduismā, in Buddhism, budismā, but it has nothing to do with glossolalia. bet tam nav nekāda sakara ar glosolāliju. Sorry, I will be short in my answers, otherwise you will spend. Es saīsināšu atbildes, citādi mums par daudz laika paiet. Nu, mums vēl 7 minūtes ir. Kādiem, jā, nu. Jā. Okay. В Библии есть слова «лукавый и ленивый раб». Выкиньте его во тьму внешнюю. Это Иисус говорил тому, кто зарыл свой талант. А вот если в церкви ты видишь лукавого и ленивого раба, как ты должен относиться к нему, поскольку церковь является телом Христа? So I would say if a person is behaving like this, Ja es gribētu teikt, ja cilvēks tā uzvedās, and you know this, un jūs to zinat, and the Bible says you go and you talk to that person. Bībele saka, ej un runā ar to cilvēku. And if the person doesn't listen to Un you, ja viņš neklausās, ko jūs you sakat, take another person, you go, two of you go. tad jūs paņemat vēl that kādu, person. un tad divatā ejiet pie tā. And if the person still doesn't Un listen, ja joprojām neklausās, then you go to the church. tad jūs ejiet jau pie draudzes. So it's a very clear advice, Tā kā ļoti skaidrs padoms. very simple. Vienkārši. And well, in our church we would have a counseling ministry. Mūsu draudzē arī ir konsultēšanas, kalpošana. And so the counseling, not consultation, it is a bad translation of the word counseling. Okay, padomdošanas kalpošana. Yeah, so if we have counselors, pastors, pastoral therapy, Tātad mums ir pastorālā terapija vai pastorālā padomdošana. then that person is going to be referred to that group. Un, ja tāda draudzē ir, tad to cilvēku mēs sūtam pie tiem cilvēkiem, pie tās grupas. And they will help. Un viņi palīdzēs. But often a person being lazy and not really prepared to listen Bet, ja tas cilvēks ir slings un nav gatavs to dzirdēt, will leave the church. tad viņš var iet prom no draudzes. But then I would say it's your decision. Bet es teikšu, ka tad tas ir viņa paša lēmums. I am not keeping that type Jo. of people in my church. Es nepaturu šādu veidu cilvēkus savā draudzē. Uz šo jautājumu droši vien vairāk gribētu dzirdēt jūsu viedokli, jo tur stingra atbilde nebūs iespējama. Vai draudzes un konfesijas ar spēcīgu liturģiju jūsuprāt pēc 50 gadiem vēl pastāvēs? Well, I don't think liturgy is a problem. Es nedomāju, ka tā liturģija ir problēma. You can be very liturgical with lots of spiritual life. Var būt ļoti daudz liturģijas un daudz arī garīgās dzīves. Just join me in Africa and see Lutherans in Africa. Atbraucat kādreiz uz Āfriku, paskatieties, kā tur luterāņi kalpo. The problem is not your liturgy, Jo problēma nav liturģijā. because liturgy is just the language we use. Tā ir vienkārši valoda, ko mēs izmantojam. The problem is your relationship to God. Bet problēma ir attiecībās ar Dievu. Well, churches exist with liturgy, Vai draudzes pastāvēs, vai liturģija?
Well, we always develop new liturgies. Nu, mēs jau visu laiku izveidojam jaunas liturģijas. Yeah, in your church, it's also liturgy. Nu, savā ziņā jūsu draudzē arī ir liturģija. This morning we had here a wonderful singing of our American missionaries. Šobrīd no rīta mēs iesākām ar slavēšanu mūsu amerikāņu misionāru to darīja. Why in the world did they have to sing 3 songs? Un kāpēc viņiem vajadzēja dziedāt 3 dziesmas? It's a classic Baptist approach. Klasiska baptistu pieeja. So you sing 3 songs. Nu, kad dzied 3 dziesmas. Yeah, because this has become a liturgy. Un tas ir kļuvis par tādu kā liturģiju. In the past we had 3 services, 3 sermons. Kādreiz mums bija pagātnē 3 svētrunas. Yeah, and in some churches we may still have them. Un dažās draudzēs joprojām tā ir. In my country we have 1 sermon. Mūsu valstī mums ir 1 svētruna. So it is all becoming liturgical. So liturgies develop and go because cultures change. Un tas ir kļuvis par liturģiju, un liturģijas attīstās un mainās, tāpēc, ka kultūra mainās. And that's not a problem. Nu, tā nav problēma. The problem is relational. Will they exist? Well, of course they will. Un problēma ir attiecība jautājums, un vai tās pastāvēs, protams. Maybe not Lutheran, maybe not Reformed, maybe not Baptist, but they will. Nu, varbūt nebūs vairs luterāņi, reformāti vai baptisti, bet būs. Jā, mēs mainīsim liturģiju rītā, būs tikai 2 dziesmas sākumā. Oh, no, you don't have to. Well, thank you. Question, can you just finish with a prayer for us? Shall I finish with the prayer? Yes. Okay. It's our liturgy. Okay. Okay, let's pray together. Lūksim kopā. Heavenly Father, thank you very much for this wonderful day. Debes Tēvs, paldies Tev par šo brīnišķīgo dienu. Thank you, Holy Spirit, for talking to us. Paldies, Svētais Gars, ka Tu runāji mūsu sirdīs. Thank you, Jesus, for showing your love to us. Paldies, Jēzus, ka Tu parādīji savu mīlestību pret mums. You are our triune God. Tu esi mūsu trīsvienīgais Dievs. We glorify you. Un mēs pagodinam Tevi. And we pray that the night and the rest after this long day will deepen thoughts we have been listening to. Un mēs lūdzam, lai šo vakaru un pa nakti, kad mēs atpūšamies, lai joprojām tiek padziļināts tās domas, kuras mēs šodien sadzirdējām. Go with us. Un esi kopā ar mums. Bless us. Svētī mūs. And give us your peace. Un dod mums mieru. In Jesus Christ's name. Jēzus vārdā. Amen. Amen.